Vai esat pazīstami ar Latvijā ražotu preparātu Epsorin? Ja vēl nē, tad iesakām noskatīties nākamo stāstu, kur ar Epsorin lietošanas pieredzi dalās sabiedrībā pazīstami cilvēki. Nu, jau ir pagājis 1,5 vai 2 gadi, kopš es esmu iepazinis Epsorinu, un man ir pilnīgi noteikti radies jau noteikts objektīvs skats. Un jāsaka tā, ka nevienu sliktu kaut kādu atsauksmes neesmu sastaps par šiem 1,5 gadiem. Tie ir pacienti, kuri ir slimojuši ar dažādām nopietnām vīrusu saslimšanām. Tie ir pacienti, kas raksturojas ar vispārēju smagu nogurumu, apātiju, dzīves tādu pelēcību. Un tad parādās Epsorins pie apāršļa un notiek brīnums, cilvēks atplaukst, viņām parādās pavasaris. Epsorins, tas ir preparāts, kas ir tapis Latvijā. Tas ir kopsadarbības produkts ar vairāku valstu speciālistiem. Tika veikti arī pētījumi, jo preparāts ir ļoti bagātīgs ar dažādām bioloģiski aktīvajām vielām, palīdz imunai sistēmai pašnoregulēties. Tas ir tas būtiskais. Tāpēc arī šis produkts ir diezgan unikāls, jo viņš ir kā imunitāti harmonizējošs produkts. Līdz ar to Epsorins tas noteikti ir viens no tiem naturālajiem produktiem, kurš var palīdzēt laikā, kad mums ir apkārt dažādas vīrusu skaits, dažādas negatīvas emocijas un ir vajadzīgs stiprs atbalsts veselības, tā teikt, prišķināšanai, uzprišķināšanai, ja mēs tā varam izteikt. Arī runājot par jebkuriem naturāliem preparātiem, piemēram, arī par šo Epsorinu runājot, ja jūs nekad neiegūsiet tādu pašu efektu, ja jūs lietosiet Epsorinu vai viņam sintētiski līdzīgu preparātu, sintētiskos vitamīnus, ja, sintētiskos dažādus imūnregulātors. Man bija tādas veselības problēmas radušās pēc 60 gadiem radoša mūža uz skatuves, kas beidzās ar operāciju slimnīcā, un man gribējās būt aiz vienam ierindā, un tad es sāku lietot Epsorinu. Un nesen uztaisīju asins analīzi un sapratu, ka arī asins analīze liecina par veselības uzlabošanos un sakārtošanos. Un arī es domāju, ja es reiz citiem iesaku lietot, tad pašam arī jāpamēģina. Jāsaka tā, ka ļoti labs efekts īstenībā bija. Patiešām tā arī ir, kā saka cilvēki, kad lietojot Epsorinu, šis te nogurums diezgan ātri pazūd. Vienkārši šie preparāti ir jālieto noteiktā veidā, kā to paredz un iesaka speciālisti, un tad arī neizpaliks šis efekts.